Tā daļa bibliotēkas, kas ir man aiz muguras, kur ir retās un smalkās grāmatas, ir 1/3 no tā, kas man ir. Un aiz stikla, tāpēc, ka tur tiešām ir retas sen izdotas grāmatas, dažus sējumus es arī vēlāk pieminēšu. Bet tā ir tāda vairāk uzziņu literatūra un tiešām vērtīgi sējumi. Tad ir tas pamata darba plaukts, kurā man ir, es teiktu, lielākoties grāmatas par vēsturi un dažādi citi biogrāfijas un citi darbi, kas nav daļliteratūra, un diezgan daudz arī uzziņu literatūras un vārnīcas, kas man ir sakrājušās no tiem gadiem, kad es vēl tulkoju. Tas man bija tāds, varētu teikt, hobijs, jo profesionāli tulkotāji pilnu laiku es neesmu bijis. Un trešā daļa ir laukos, uz kurien es esmu aizvedusi visus romānus, kas man pieder. Un tas savā ziņā arī atspoguļo to, kur es esmu savās lasīšanas paradumos šobrīd. Es domāju, kas ir pēdējais romāns, ko es esmu lasījusi. Un šobrīd lasu vienu, bet kopumā gandrīz nemaz. Man kaut kā ir mainījusies arī tā attieksme pret rakstīto vārdu. Man ir milzīga negausība pēc jaunām zināšanām, un tāpēc es lasu pārsvarā to, kas man šīs zināšanas var piedāvāt. Un romāns kā izklaide īsti vairs neietilpst tajā ēdienkartē. Ja? Ja romāns ir izzinošs, tad ir cita lieta. Ja? Vai ja ir romāns, kas vienkārši mani izaicina valodas dēļ, un ja, piemēram, es lasu daļliteratūru angļu valodā, un tur 5 lapusēs nav neviena jauna vārda, tas nav interesanti. Ja? Tātad, kaut kādā veidā tam ir jābūt bagātinoši. Tāpēc, ka vienkārši tā kā tāda košļājumā gumija, kādreiz es patērēju grāmatas kā košļājumā gumija, bet šīs funkcijas vairs manām grāmatām nav. Manā dzīvē vairs tāds nav. Lūk, tas ir tas tagadējais bibliotēkas komplektiņš. Bet, jā, šis izskatās ļoti skaisti kā fons, bet ikdienā es visretāk atveru tieši šo plauktu. Dzeja ir tāds spontāns pasākums. Tur ir jābūt atbilstošam garstāvoklim, noskaņojumam, lai nostrādātu, un es dzeju arī nelasu. Es uzlikšu sev uz naktskaldiņu dzejo krājumu un lasīšu. Man, piemēram, tajā atlasē, ko es izveidoju, ir tikai viena dzejas grāmatiņa, un es to lasu jau 2 gadus. Jā. Bet tāpēc, ka es lasu vienkārši tad, kad man ienāk prātā. Un man ir jāpasaka, ka tas ir Serhija Žādana Žitjamari krājums ukraiņu valodā. Es svēti apsolīju savai ukraiņu valodas skolotājai, ka es lasīšu, un es patiešām to daru, bet ne tikai tāpēc, ka es viņai to apsolīju, vienkārši tāpēc, ka man patiešām patīk viņa dzeja, bet tas ir noteiktos kaut kādos brīžos, un es esmu arī ievērojusi zināmu kopsakarību starp to, kas tanī brīdī notiek, un kādas ziņas īpaši par Ukrainu es esmu izlasījusi, redzējusi, noskatījusies. Un tad man ir vajadzīgs kaut kāds dzīvības apliecinājums. Un tad es ķeros pie Žādana un izlasu dzejoli. Un drusciņi labāk kļūst. Manas attiecības ar grāmatām sākās manas vecmāmiņas Esteres istabā. Viņa bija redaktore toreizējā valsts izdevniecībā. Un ar milzīgu pietāti un mīlestību pret valodu viņa arī pati pārvaldīja kādas 5 valodas, ja nemaldos, varbūt 6.
Un viņas istabā bija daudzvalodība, žanru daudzveidība un vispār tāda brīnumaina pasaule. Manās bērnības atmiņās ir tā, ka, teiksim, ir parastā padomju bērnība, kas manai paaudzei īpaši nepaveicās ar augot 60. beigās un 70. sākumā, kad bija visdrūmākais stagnācijas laiks. Es ļoti daudz savas dzīves laiku pavadīju dažādās rindās, kas jau ir hrestomātisks padomju laika simbols, bet man ļoti reāls. Un ikdienā bija ļoti daudz tādu ar vienkārši dzīvības nodrošināšanai nepieciešamu darbību veikšanu. Un tad, kad tu visu tās darbības veic, un tad tu arī ej uz skolu, un tu dari visu, ko no tevis prasa tajā skolā, un tā tālāk, un tad tu atnāc mājās un atver durvis, un tur ir pilnīgi cita pasaule. Un šajā pasaulē es vienkārši varēju pazust, jo izvilkšu vienu no grāmatiņām, kas man tieši patrāpījās. Piemēram, vecmāmiņai plauktā dziļajos padomju laikos stāvēja pilnīgi atklāti konversācijas vārnīca. Un es vēl tad, kad es nelasīju literatūru un vispār tikai biju sākus kaut ko burtot, es vienkārši šķirstīju tās grāmatas, tāpēc, ka man viņas likās ļoti skaistas. Man likās, kā var būt tik skaista grāmata un tik smaga, un tur ir tik skaistas bildes iekšā. Pēc tam jau vēlāk, protams, es sāku arī lasīt to, kas tur ir rakstīts. Un savā ziņā es esmu tādu loku izgājusi no bērnības līdz šim brīdim. Tanī brīdī man arī bija ļoti svarīgi uzzināt visu kaut ko jaunu, un to es arī uzzināju. Tur bija arī grāmatas valodās, kuras es nezināju un joprojām nezinu, piemēram, vāciski. Un vecmāmiņa man reizēm vienkārši lasīja dzeju vācu valodā. Lasīja man Gēti priekšā, un es vienkārši klausījos, kā tā valoda skan. Un es domāju, ka tas kontrasts ar to, kāda bija ikdiena un kāda bija skola un cik daudz pūļu vajadzēja veltīt, lai svētkos uz galda būtu rosols, bija tik milzīgā kontrastā ar to, ko es sastapu viņas istabā. Tas man šķiet tikai man piešķīla vēl lielāku to mīlestību un interesi vispār par grāmatām, un tā nekur nav pazudusi. Es teiktu, ka Esterei tur ir ļoti liels nopelns, un arī mans vēstētiņš Rudolfs arī bija redaktors, un, diemžēl man nesanāca daudz ar viņu kontaktēties un no viņa iedvesmoties, tāpēc, ka viņš nomira tad, kad man bija 4 gadi. Bet Esteres plauktos bija arī viņa grāmatas, kuras viņš bija šai bibliotēkai sagādājis. Un viena no Rudolfa grāmatām, kuru es regulāri paņemu rokās, un ko var arī redzēt pēc šīs grāmatas stāvokļa, ir svešvārdu grāmata. 1911. gada izdevums. Un bez tā, ka, protams, valoda ir ārkārtīgi mainījusies šī vairāk nekā gadsimta laikā, svešvārdi un arī valodas, no kurām šie svešvārdi sveiki ludi, ir ienākuši latviešu valodā, tas valodu vienkārši komplekts ir mainījies, no kurām mēs saņemam šos te svešvārdus. Bet tas, kas mani fascinējas vienmēr visvairāk un fascinē joprojām, ir svešvārdi, kurus lieto nepārgrozīts, ir 30 lapuses. Es nezinu, vai mēs šobrīd varētu tāda biezuma nepārveidot svešvārdu krājumu savākt. Piemēram,
ikdienas valodā mēs lietojam nepārveidotus ex adverso, ex abrupto, ex nihilo nihil, ex liblis, ex officio un tā tālāk. Nu, te ir, protams, ļoti daudz latīņu jēdzienu, kuri varbūt juridiskajā literatūrā sastopami joprojām, bet te ir arī ārkārtīgi daudz vārdu, kur man patiešām ir jāpiedomā, vai es vispār jebkad esmu dzirdējusi latviešu valodā, arī izglītotā un izkoptā latviešu valodā lietotus vārdus, kas ir nepārveidot no franču, no vācu, no latīņu valodām. Un tiešām man likās toreiz, kad es pirmoreiz šo grāmatu turēju rokās un arī joprojām, ka tas tikai liecina par valodas bagātību un arī par valodas, protams, elastību. Es neraudu par to, ka mums nav tik daudz un nepārveidoto vārdu. Valoda ir dzīves organisms, kas auga, attīstās un ietekmējas no apkārtējiem, un tā tam arī vajadzētu būt. Bet mani tomēr fascinē tieši es ļoti gribētu dzirdēt, ļoti nevis lasīt, bet dzirdēt valodu, kurā brīvi plūst tāds daudzums vārdu, kas šeit ir pārstāvēti. Ne tikai svešvārdu, es domāju, vispār valodas lietojuma ziņā. Varbūt tāpēc, ka man ir vispār interesi par vēsturi, tad arī par valodas vēsturi man ir tāda amatieriska interese, un es patiešām, tas ir tāds sapnis, kurš, protams, nekas netiks piepildīts, ka es gribētu dzirdēt, kā skanēja latviešu valoda tanī brīdī, kad iznāca šī te svešvārdu grāmata, kuras, ap citu, Rudolfs ļoti rūpīgi ar tinti pēdējā lapusē ir uzrakstījis satura rādītāju. Jo tur nav uzrādīts, kurš burts ir kurā lapusē, un tāpēc viņš ir vilcis līdzi, ka E ir 83. un L ir 268. Es gan pārbaudīju, kā arī Avota izdotajā svešvārdu vārnīcā nav uzrādīts, kurš burts ir kurā lapusē, tāpēc varbūt man vajadzētu sekot Rudolfa paraugam un darīt to pašu. Jā, šīs bija tās pirmās grāmatas, lielā mērā arī tas, ka vispār manā dzīvē un manā istabā joprojām ir šis plaukts, ir tieši Esteres ietekmē, jo šis ir viņas plaukts, kurā arī viņa turēja retās grāmatas, un viņai gan bija abās malās arī viss tā līdz ūkai pilns, bet jā, tā konversācijas vārnīca, man šķiet, ka es nemeloju teikdama, ka stāv arī tieši tajā pašā vietā, kur viņa bija kādreiz. Varbūt, ka tās ir tāds iedoms, bet katrā ziņā aiz stikla viņa noteikti bija. Bet pabeidzot tēmu par pirmsākumiem, es vienkārši gribēju nocitēt, gatavojoties sarunai, es paņēmu rokās vienkārši vienu sējumu, no Čehovs līdz nevar izlasīt, ir Nodilis, bet kaut kas uz D. Paskatījos tātad, kā izskatījās tā man zināšanu krātuve, kā izskatās ar šodienas acīm, un joprojām es tur atrodu visu kaut ko jaunu. Uzzināju, piemēram, ka čičunča ir nebalināts ķīniešu zīda audums gaišdzeltenā krāsā. Vai čičizbejs senos laikos precētas sievas izvēlēts pastāvīgs pavadonis, vēlāk arī sievas mīļākais. Tas man šķiet ārkārtīgi aizraujoši, bet es, piemēram, pie šķirkļa čigāni gan mazlietiņi sarāvos, jo šeit, un es citēju konversācijas vārnīcu, šis nav mans teksts, tātad augums vidēja lieluma, kalsens spēcīgs, ādas krāsa brūni dzeltena, mati melni, acis tumšas un dedzīgas. Tā raksta konversācijas vārnīca par čigāniem. Un vēl konversācijas vārnīca, kas tika uzskatīta un joprojām dažu ieskatā ir tāds faktu krājums, piemēram, raksta šādi. Tātad čigāni nodarbojas ar vieglu kalēju vai atslēdznieku darbu, griež koku, tirgojas ar zirgiem, bet pie gadījuma arī zogumu krāpj.
Tāpēc izskatās šīs muguriņas joprojām ļoti skaisti, bet, protams, ka arī vajag kritisku aci pieiet. Šādu šķirkļu noteikti ir ļoti daudz. Es pat nevēru vaļā Āfriku, jo es droši vien sabītos. Es joprojām uzskatu, ka konversācijas vārnīcā, protams, ir ļoti liela vēsturiska nozīme, bet arī nav tā, ka tāpēc, ka mums ir sentimenti uz vecām grāmatām, jā, tas nenozīmē, ka viss, kas tur ir teikts, ir jāņem par tīru mantu. Man bija liels pārsteigums pašai konstatēt. Acīm redzot, es to kādreiz pat nepamanīju, gan biju tiešām bērns arī, kad es visintensīvāk konversācijas vārnīcu studēju, bet jā, lika mazliet sarauties. Es esmu būtībā žurnāla Avots paudze. Viss, ko Avots publicēja, kas bija pirmpublicējumi, ieskaitot Orvelu, mēs vienkārši rijām, tā kā nesakoši ļauts, jau vienkārši negausīgi rijām visu, ko piedāvāja Avots. Pirms tam, teiksim, jaunākos gados, varbūt vidusskolā, es neteiktu, ka tās bija varbūt kaut kāds oriģināls izvēles, man ļoti patika Remarks, piemēram. Ja. Tas, kas bija pieejams tulkojumā, to es arī lasīju. Ja. Bet es teiktu, ka tiešām slūžas atvērās un tā pasaule patiešām pavērās visā savā krāšņumā tad, kad parādījās žurnāls Avots. Šajā izlasē tātad nav daļliteratūras izņemot Žādanu, kura dzēju es lasu, lai spēcinātu sevi, un kura romānu es lasu, lai labāk saprastu, kas notiek un kā karš ietekmē mūs. Bet tā pārējā izlase tātad ir arī nav daļliteratūra, bet arī saistīta ar vēsturi un ar karu. Un tad, kad es kritisko aci paskatījos vakarā uz to, ko es biju atlasījusi, es domāju, ka atlase atspoguļo to, kur es esmu šajā dzīves brīdī, kas mani uztrauc, ko es patērēju mēdījos, par ko sāp sirds. Un tāpēc nav nekāda pārsteiguma, ka tur ir Asinszemes. Es gan lasīju oriģinālā, bet šis ir brīnišķīgs Ievas Lešinskas tulkojums. Asinszemes lieliski saliek pa plauktiņiem Eiropas vēsturi, to Eiropu, kuru mēs esam mantojuši. Un es esmu bieži arī piesaukusi šo grāmatu tad, kad, teiksim, ir bijuši kaut kādi lieli strīdi ar rietumu kolēģiem, kuru daudzu izpratnē, tā pavisam vienkāršojot, ka Staļins ir labais un atbrīvotājs, ja, tad es domāju, labi, nevajag, teiksim, skaidrs, ka baltietis, latvietis šobrīd mazāk pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, protams, bet kādreiz nav autoritāte, jums ir paranoja un tā tālāk. Tad nevajag atsaukties uz sevi, atsauksimies uz Timotiju Snaideru, lūdzu, amerikāņu vēsturnieks, tur viss ir uzrakstīts. Man nekas nav jāskaidro. Lūk, tā kā es esmu sūtījusi pie Snaidera diezgan bieži, un pateicoties Snaideram, es atkal domājot par šodienas aktuālo kontekstu, es tieši pateicoties Snaideram daudz uzzināju arī par Holodomoru. Un es gribētu vienu citātu nocitēt, kas man ļoti spilgti bija iespiedies atmiņā, tad, kad es lasīju pirmo reizi, un tas ir šāds.
centrālā vara bija nosūtījusi ukraiņu muzikantu Josipu Panasenko un viņa bandūristu ansambli nest kultūru badā mirstošajiem zemniekiem. Pat atņemot zemniekiem pēdējo maizes kumosu, tā groteski mēģināja kulturāli izglītot mirstošos un uzlabot viņiem momu. Muzikanti izstaigāja vienu iztukšot ciematu pēc cita, un tad viņi beidzot uzdūrās cilvēkiem. Gultā gulēja 2 mirušas meitenes, no plīts rēgojās vīrieša kājas. Man šis, it kā tā aina ir aprakstīta no vienas puses tā analītiski un ar vēsturnieka skatu, no otras puses tās detaļas, kuras Snaiders ir izvēlējies pieminēt, ir tik ārkārtīgi spilgta, ka vienreiz izlasot, tas vienkārši, to ir ļoti viegli vizualizēt, un tad, kad tu esi to vizualizējis, to vairs nav iespējams aizmirst. Ja? Un tas mani ļoti ietekmēja tad, kad es pirmo reizi izlasīju Asinszemes un turpinu gan pie šīs ainas atgriezties, gan arī pie Snaidera kā pie autoritātes, kas man izstāsta, kā tas patiešām bija. Bet man Snaiders interesē arī citos kontekstos, arī kā domātājs par šodienas pasauli. Un viņš uzrakstīja tādu mazu grāmatiņu On Tyranny. Tas bija Trumpa pirmās prezidentūras kontekstā, bet izskatās, ka šī grāmata ne tikai nav zaudējusi aktualitāti, bet vēl vairāk ir ieguvusi aktualitāti, diemžēl, un ne tikai Amerikā. Un tas, ko viņš raksta par kaut kādiem individuālās atbildības un tādiem individuālās pretestības tirānijai mehānismiem ir ļoti uzrunājoši, un jo sevišķi tas, ko viņš saka par tādu kā preventīvu paklausību, ka vēl nav atnācis tirāns, bet mēs jau steidzamies būt paklausīgi. Un es, diemžēl, Latvijas sabiedrībā šo te jau gaidošo paklausību šur tur redzu, un mani tas patiešām biedē. Tāpēc tas ir arī jātur plauktā pa rokai un ik pa laikam der atgriezties un pārlasīt. Tad vēl arī no vieglās literatūras. Es izdzīvoju Rumbulā, atvainojos par ironiju, Frīda Mihelsone. Ar šo grāmatu es esmu pilnīgi saaugusi, tāpēc, ka tā pilsoniskā iniciatīva Rumbulas upuru piemiņai, kuru ar Lolitu Tomsoni, Kasparu Zēli un citiem draugiem mēs aizsākām un turpinām katru gadu. Katru gadu pirms tā 30. novembra mēs apspriežamies par to, ko mēs darīsim sociālajos tīklos, jo kaut kā ir jāatgādina, ka tuvojas 30. novembris, un tad neizbēgami mēs nonākam pie Frīdas Mihelsones. Es esmu laidusi viņas, ne tikai esmu izlasījusi grāmatu, bet arī esmu laidusi caur sevi šos tekstus katru gadu, domājot par 30. novembri, un katru reizi to darot, tas nekļūst vieglāk. Tas drīzāk otrādi. Es teiktu, ka tas kļūst arvien smagāk, un es jau atpazīstu tos teikumus, un es jau zinu, kurš ir tas citāts, kuru mēs izmantosim. Un es jau iepriekš ievelku gaisu krūtīs, un tūlīt man tas būs jāraksta. Bet nekas, es uzrakstu, un tas aiziet dzīvot savu dzīvi, cerībā, ka kādam aizķersies, un mēs padomāsim par šādu traģēdiju novēršanu. Kas man vēl ir šeit no vēstures? Mazliet jaunāka vēsture ir Vāclava Havela grāmata Prosim stručnē, angļu tulkojumā nosaukums ir To the Castle and Back, kas ir viņa piezīmes par darbu, par prezidenta darbu. Un man šķiet, ka Vāclavs Havels ir
viens no pēdējiem, ja ne vispār pēdējais Eiropas līderis, Eiropas valsts līderis, kurš gāja politikā ar domu patiešām darīt pasauli labāku un nepazaudēja to domu, būdams amatā. Jo es esmu pārliecināta, ka lielākā daļa politiķu tieši ar tādu domu arī iet politikā, bet diemžēl arī liela daļa pazaudē gan to dzirksteli, gan neatlaidību, gan arī kaut kādu vīziju par to, kādu tu iedomājies to labāko pasauli. Ik pa laikam jau tas ir jārediģē, protams, kādu tu to nākotnes pasauli redzi. Un Havelam izdevās nepazaudēt. Un viņš palika cilvēks un uzticīgs saviem ideāliem un savai vērtību kopai līdz pat beigām. Un man šķiet, ka šodienas pasaules līderiem ir vērts ik pa laikam atgriezties, cik es varu dot kādus padomus Eiropas valsts līderiem, bet šķiet, ka viņiem palīdzētu pārlasīt Havelu, ja viņi vispār ir lasījuši. Tas ir, protams, arī jautājums. Jo tas, ko mēs redzam ko karš ir tāds lakmus papīrīts izgaismojas, ir tas, ka trūkst principiālu, domājošu, empātisku līderu mūsu kontinentā. Un Havels noteikti tāds bija. Es biju tik ļoti, ar tik dziļu pietātu izturējies pret Havelu, ka arī pieteicos iztulkot viņa vēstules Olgai un arī iztulkoju no čehu valodas. Čehu valoda gan, diemžēl, man aiziet tādā unused icon on your desktop tādā kategorijā, ka vienkārši, ja visu laiku nelieto, tad kļūst valoda pasīva, un es būtībā runāt vairs nevaru, jo es neesmu šo valodu lietojis kaut kāds 15 gadus. Bet, respektīvi, lasīt es varu, es nevaru runāt. Un arī pie viņa reizēm atgriežos un, piemēram, uzdūros tādam fragmentam, kur 2002. Gadā Havels kārtējo reizi, jāsaka, deklarē to, ka Čehijas republika iestājas par to, lai členství v alianci bylo dnes nabídnuto těmto 7 zemím. Bulharsku, Estonsku, Litvu, Lotyšsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku, lai NATO alianse uzņemtu šīs 7 valstis, kuru vidū tātad arī 3 Baltijas valsts. Un viņš ļoti principiāli no 90. gadu vidus iestājās par to, lai Baltijas valstis būtu uzņemtas aliansē. Bija viens no mūsu tiešām principiālākajiem, uzticamākajiem sabiedrotajiem. Un ja mums šodien būtu tāds Havels, tad es domāju, ka arī ar palīdzību Ukrainai būtu pilnīgi cits stāsts. Protams, šī ir nepateicīga lieta teikt, kā būtu, ja būtu, bet man patiešām pietrūkst mūsu šodienas Eiropas līderu plejādē tieši tāda Havela mēroga cilvēka un Havela principu cilvēka. Tiem, kas nav lasījuši Havelu, es sirsnīgi iesaku to izdarīt. Un bez visa cita, tā ir arī šī konkrētā grāmata ir ļoti vērtīga pamācība, pat ne pamācība, bet ieskats, teiksim, prezidenta ikdienā, ko mēs tā nemaz netiekam pie šādas informācijas citos ceļos. Ir arī brīnišķīga filma Pilsonis Havels, kas ir dokumentālā filma, nu jau droši vien arī kāds 15 gadus veca. Līdzīgi arī ļauj ielūkoties tajā, cik viņš sirsnīgi darbojās arī tādā milzīgā amatā. Un pēdējais, kas man ir uz galda,
ir vēsture savukārt daudz senāka šeit apskatīta. Tā ir Harvard Universitātes profesora un Pulitzer prēmija. Man liekas, viņš arī bija dabūjis Stevena Greenblatta grāmata The Swerve. Es domāju, kā lai to iztulko latviski. Nu, strauji pagrieziens droši vien, vai tāda novirzīšanās no kursa. Tāds virpuļu pagrieziens, varētu teikt. Ja. Un stāsts ir ļoti iedvesmojošs, manuprāt, par to, kā viena cilvēka darbība var ietekmēt vēstures gaitu. Un stāsts ir par grāmatu mednieku Poggio Braccolini, tā viņu sauc, kurš 15. gadsimtā apbraukāja dažādas klosterus un meklēja antīko literatūru. Meklēja un arī atrada. Un tieši pateicoties šim te trakajam grāmatu medniekam, Lukrēcija par lietu kārtību nonāca dienas gaismā. Un tā bija tieši ietekme uz vispār visu renesanses tālāko attīstību un uz to, kā mēs uztveram pasauli. Un šeit man arī ir viens citātiņš, es atļaušos atkal nocitēt. That book hunter, without ever intending or realizing it, became a midwife to modernity. Man vienkārši liekas, ka pateikt, ka viens grāmatu mednieks kļuva par modernās pasaules vecmāti, ir arī ik pa laikam, kāpēc es arī tos citātus gribu noteikt ik reizi no katras no šīm grāmatām, tāpēc, ka ir milzīga māksla izvēlēties precīzo vārdu, precīzo formulējumu, precīzo tēlu, lai tas patiešām nostrādā. Un man šķiet, ka šis vecmātes tēls, ja, kur principā renesanse būtu dzimusi, agri vai vēlu tādā vai citādā veidā, nebija tā, ka atnāca Poggio un iestājās renesanse, bet viņš kļuva par šo te stimulējošo faktoru, kas palīdzēja tai renesansai piedzimt. Ja? Un mēs visi dzīvojam tagad arī, baudām renesanses augļus, par to varbūt ikdienā nemaz neaizdomājoties, bet man bija ārkārtīgi, mani aizrāva Greenblatta grāmata, es jau 2 reizes esmu izlasījusi. Varbūt, ka vēl mūžā kādu reizi izlasīšu, jo viņš piedāvā ļoti daudz detaļu un arī kontekstu. Tas jau nav, protams, stāsts tikai par Poggio. Poggio ir tas tēls, caur kuru viņš šo stāstu pie mums nogādā, bet būtībā ir stāsts par renesansi un par cilvēka personības ietekmi uz kaut kādiem vēsturiskiem procesiem. Ja. Un man liekas, ka to ir arī reizēm skrējienā piemirstam, bet arī mazāka mēroga cilvēki, tev nav jābūt Havelam vai renesanses grāmatu medniekam ar kaut kādām savām individuālajām izvēlēm. Tu vari ietekmēt vismaz kaut kādu vidi sev apkārt, kopienu sev apkārt. Un teikt, ka es jau maziņš, es neko, man šķiet, ir tāda nesevišķi atbalstāma dzīves pozīcija. Nu, mēs izejot šo loku, es atkal konstatēju, ka jā, tā tad man par pārsteigumu, tad te ir diezgan daudz kara, vai arī tas nemaz nav pārsteigums. Te ir daudz vēstures un te ir jaunas zināšanas, kuras ir izstāstītas tādā veidā, kas aizrauj un ļauj spilgti iedomāties gan tēlus, par kuriem ir runa, gan vizualizēt kaut kādas vēstures ainiņas, jo akadēmiski un sausi uzrakstītas vēstures grāmatas es nelasu pa 2 lāgi. Jā, tomēr ir
diezgan no svāra tas, cik labs stāstnieks ir šis autors. Un mēs visi esam ieguvēji no tā, ja kāds ar milzu aktīvu prātu, kurš ir izpētījis kādu, teiksim, vēstures posmu, vai tā nav jābūt pat humanitārai zinātnē, tas var būt arī kaut kas eksakts. Spēj to izstāstīt tādā veidā, ka tu ieraugi tajā visā stāstu un ka tu tiešām arī iedomājies un vizualizē to, par ko autors raksta, un mani tas patiešām uzrunā ļoti. Tā labā stāstniecība komplektā ar jaunām zināšanām man ļoti uzrunā. Drīzāk es teiktu, ka ierosme fizisku grāmatu iegādāties nāk no sarunām par šo grāmatu. Jo ļoti biezas grāmatas es arī nelasu, es klausos, jo man līdz laukiem ir jābrauc 2 stundas, un es esmu daudz grāmatas noklausījusies, nevis lasījusi digitāli. Es domāju, jebkuram, kurš pavada arī dienu, kuram ikdienas darbs ir saistīts ar digitālu tekstu, negribas arī lasīt digitālu tekstu. Tāpēc, tad, kad es lasu fiziskas grāmatas, bet digitāli es drīzāk patērēju klausoties. Bet es teiktu, ka man patiešām sarunas par grāmatām, es diezgan daudz arī klausos podkastus, tostarp arī par grāmatām sarunas. Un tad, ja mani tas uzrunā, vai tā būtu saruna man tagad būs grūti atcerēties konkrēti piemēru, bet ja vai nu tā ir, tas ir stāsts par šo grāmatu, kur divi lasītāji, piemēram, runā par grāmatu, vai arī tā ir intervija ar autoru, kur vienkārši tas, kā autors domā, man šķiet uzrunājoši. Tas man drīzāk pamudinās to fizisko grāmatu nopirkt. Bet man ir bijis arī tā, ka es sāku klausīties grāmatu, braucot uz laukiem, un tad es saprotu, ka es gribu lasīt fiziski. Jo, piemēram, šo grāmatu es sāku klausīties, bet tā prasa ļoti lielu iedziļināšanos. Un uz ceļa tomēr nedrīkst tā dziļi iedziļināties grāmatā, ja tur var tādu vienkāršāku literatūru. Un tāpēc es nopirku, lai man būtu fiziski un es varētu lasīt. Jā, bet tā grāmatas Kindlā es patiešām nelasu, jo tas elektroniskais teksts mani ļoti nogurdina. Man, varbūt tas jau izklausās ļoti vecmodīgi, bet man tomēr tas taktīlais arī ir svarīgs. Tad, kad es paņēmu grāmatu, kas kaut ko sver rokās un atveru, pēc tam, kad es esmu visu dienu elektroniskos burtus skatījusies, šī man ir bauda un atpūta. Man ir vajadzīgs tas fiziskais priekšmets, un arī tā smarža man patīk.